divām kājām. Jā, labdien! Daina jau drusku pateica ievadu vārdus. Tiešām skolotāja Olga Vītola, kuru pazīst ļoti daudzi. Es neesmu pieredzējusi tos laikus, kad viņi bija skolotāja, varbūt man vai kādam citam, jo es pavisam nesen esmu Līgatnē iedzīvojusies. Bet šorīt skolotāja bija uz 12 atnākusi, un es ļoti lūdzu, ja viņi ir sagatavojusi vēstulīti, kur viņi grib pateikt dažus vārdus, lai viņi pati paliek, bet, veselības pēc viņi nevarēja gaidīt ilgāk. Un varbūt tas ir liktenīgi un sakritīgi, jo man prieks, ka es tiku pie mikrofona, jo es gribu pateikt, ka šobrīd skolā, bijušajā skolā, katru dienu esmu es, jo esmu dienas un interešu centra vadītāja, un tagad mums skolas telpās ir arī amatu centrs, un ļoti bieži pie mums brauc turisti, un man ir jāstāsta par to, ka šeit ir skola bijusi, un man jāmēģina ir iedomāties, kā jutās tie bērni, kā viņi katru dienu kāpa pa kalnu augšā nākdami uz skolu, kā viņi varbūt rotaļājās šajā pagalmā, nezinu, ko viņi vēl darīja, tas man viss jāmēģina iedomāties. Un lūk, šādu skolotāju Olga Vītola, kas atnāk un stāsta, ka viņa ir mācījusi bērnus, viņa ir dzīvojuši šajā mājā, un ka viņai tas ir tik ļoti svarīgi atcerēties to, kā tas bija, un pateikt šos dažus vārdus par to, cik viņa ir lepna un priecīga par to, ka viņa šeit ir varējusi dzīvot un joprojām dzīvot, tagad gan Gaujas ielā. Runāšu viņas personā, tāpēc runāšu tā kā es personā, bet tā ir, iedomājieties, skolotāja Olga Vītola, Sirma kundze, ļoti inteliģenta, drusku ar izloksni, runājoša, kas jau viņu pazīst, zina. Labdien, mīļie skolas kalni iedzīvotāji! Es esmu Olga Apariņa Vītola. Kas nezin, es nostrādāju 30 gadus Līgatnes vidusskolā, un ļoti mīlēju savu darbu. Atbraucām ar Tālivaldi Vītolu no Sibīrijas 1959. gadā. Skolas kalnā nodzīvojām 11 gadus, 11 laimīgus gadus, viņa teica, lai piesaka laimīgus gadus. Es biju mīlestības gūstekne. Sākums nebija viegls, bet 3 mēnešu laikā sapratu visu, ko runā apkārtējie. Veikalā runāju tikai latviski. Šeit, skolas kalnā, bija ap 30 bērniem. Sadzīvojām ar kaimiņiem ļoti draudzīgi. Rīkojām Jāņus, gājām ciemos viens pie otra, visos svētkos piedalījāmies kluba pasākumos, dejojām. Un šie skolas kalna bērni un kaimiņi ir mani pirmie latviešu valodas skolotāji. Man bija gods dzīvot blakus Emīlijai Apšei, Veronikai Dorbei, Šīriņai, laikam, Elzai un Jānim Biņķeļiem, Ošupītei, Porietei, Akmentiņiem, Lambergu ģimenei, Gutāniem. 1. septembrī skolas direktors Rācenājs teica, kāpēc atsūtīt tādu, kas neprot latviešu valodu? Bet es drosmīgi atbildēju, es taču nevis latviešu valodu, bet angļu valodu mācīšu. Tas bija pirmais sarūktinājums, bet man bija daudz atbalstītāju. Paldies maniem 11. klases audzēkņiem, visiem skolēniem pasvītrots, kuri nekad neironizēja par manām kļūdām. Man likās, ka viņiem patika, ka esmu savādāka nekā citi skolotāji. Es biju laimīga, agri no rīta skriet uz skolu un vēl laimīgāka 16. skriet uz savu mīļo māju pie ģimenes. Stundās runājām angliski, dziedājām angļu dziesmas, uzvedām angļu rakstnieku fragmentus no lugām. Es lepojos, ka manās pēdās sekoja 24 skolēni, kļūstot par teicamiem speciālistiem. Ina Āboltiņa Plūme, Rasma Miltiņa Putniņa, Lilita Zvirbule, droši vien vēl tālāk.
Aizbraukušiem darbu meklējot palīdzēja angļu valodas zināšanas iekļauties dzīvē Anglijā, Īrijā, Zviedrijā un citās valstīs. Es sapratu, ka gandrīz visi ir aizceļojuši. Šeit Līgatnē nodzīvoju 56 gadus un 60 gadus ar inteliģentu, mīļu vīru. Līgatnes papīra fabrikas speciālistu Tālivaldi Vītolu. Mums ir 2 meitas un 4 mazbērni. Esmu īsta līgatniete, tas ir pasvītrots. Tagad šodien mēs visā Latvijā svinam Raiņa 150 gadu jubileju. Rainis dzima 11. septembrī, bet mira 12. Rainis ir teicis, laime ir darba pilnīgumā. Es viņam pilnīgi piekrītu. Ticēsim, ka Līgatnes papīra fabrika un citi Latvijas uzņēmumi sāks strādāt. Un mums atkal visiem būs tiesības uz darbu, bezmaksas izglītību un bezmaksas medicīnas apkalpošanu. Esiet veseli un paldies visiem pasākuma organizatoriem. Tas Olgas Vītols vārtā.